Sveiki visiem! Ar jums Emīls no FX Finance ar prognozēm uz 22. jūniju 11. gadu. Un sāksim tātad, kā vienmēr ar eiro. Tātad šeit mums ir bijis caurstiens, tātad diezgan īsts. Tas ir diezgan īsts, bet tātad zolīts ar pietiekami daudz punktiem. Tātad mēs jau zinām, ka pie atgriešanās pie šī līmeņa, kas ir par cenu 43,25, mēs varēsim iestāties pirkumos. Neaizmirstam, ka mūsu atliktais darījums ir jāizvieto mazliet augstāk nekā šis līmenis, lai, ja cena pieskarās pie līmeņa, lai viņš mums tādā atvērto. Tad darījums jāizvieto aptuveni par 43,30. Tātad mērķis šim darījumam ir augstākā slēgšanās cena uz doto mirkli, tā ir tātad 88 punktu attālumā, tad mērķi mēs varam uzlikt aptuveni 80 punktus, lai nebūtu pārāk agresīviem. Un stopu mēs tātad varam slēpt aiz 61. līmeņa. Jā, tad redzam, šis līmenis ir mazliet aiz 38. fibo. Tad, ja mēs iestājāmies no šī līmeņa, tad par cenu 43,20, tad mums stops 25, atvainojas, mums stops ir aptuveni tātad 60 punkti. Tad iestāšanās darījumā 43,30, stops ir 65 punkti un mērķis tātad ir 80 punkti. Nu, lūk, tas tātad ir uz eiro pret dolāru. Tāpatās, ja gadījumā eiro tagad dodas uz augšu, vai šīs dienas laikā dodas uz augšu, un caur šit līmeni 44,70, tad arī pie tā atgriešanās mēs varam tad veikt jau pirkumus. Tad pagarināsim mūsu FIBO, jā, un skatīsimies, ar ko viņš tad ar kādu līmeni sakrīt, un tad jau skatīsimies, vai mums ir izdevīgāk slēpt aiz korekcijas vai aiz 61. līmeņa mūsu tātad stopu. Nu, lūk, tas tātad ir uz eiro. Tātad pirkumu no 43,30, mērķis 80 punkti, risks 65 punkti. Ja eiro dodās uz augšu, caurs ir 44,70, tad pie atgriešanās pērkuma aptuveni par cenu 44,75. Mērķis ir augstākā slēgšanās cena un risks ir tad aiz 61. fibo vai tātad zem iepriekšējās korekcijas. Tālāk, dolārs franks. Tātad šeit arī tāpatās gaidījām caurstienu. Tas tātad ir izveidojies. Tātad punktu arī ir pietiekoši, tad 57 punkti. Ja dolārs pret franku atgriežas uz līmeni 84,64, jā, tad mēs varam iestāties pārdošanās. Tieši precīzi no 84,64. Mērķis mums tātad būs caurstienu dziļums, un tas tātad ir 55 punkti. Un stops mums tātad būs aptuveni 60 punkti. Tas, ka stops ir par 5 punktiem lielāks nekā mērķis, tas nav nekas traks, jā, jo tie ir tikai 5 punkti, un uz money managementu tas vispār nekādīgi neatspoguļojās. Tāpēc droši šajā darījumā varam iestāties. Un, ja gadījumā franks krītās uz leju, tad no šī te atbalsta mēs tad varam iestāties pirkumos. Cena aptuveni ir 83,85, jā, pa kuru var izvietot tātad atlikto darījumu uz pirkumiem, kā arī šeit ir potenciāls uz īslaicīgo diverģenci. Jā, tātad punkti ir diezgan maz priekš īslaicīgās, bet darījumā mēs noteikti iestāties varam. Mērķis šiem te pirkumiem ir līdz pat tātad šim te horizontālajiem līmenim, kas tātad ir 80 punkti. Un stops samērā ir, teiksim, tā maz. Tātad minimālais, kas ir jāizvieto 45 punkti, drošākais variants ir tātad 70 punkti, vai nu var izvietot 65-70 punktus. Nu, lūk, tas tātad ir tas, kas ir gaidāms uz dolāru pret franku. Tātad mērķis 80 un ieteicamais stops ir tātad 70 punkti. Tātad un iestāšanās darījumā no 83, tātad 85. Uz pirkumiem jādodas uz augšu, tad pārdodam no 84,64. Mērķis tātad ir 55 punkti un stops tātad ir 60 punkti. Nu, lūk tā. Tas tātad ir uz franku. Tālāk, dolārs kanādietis. Ļoti līdzīga situācija. Mums tātad ir izveidojies īsts caurstiens. Jā, tas tātad ir 68 punktu apmērā. Tātad, ja cena atgriežas pie līmeņa 97,77, tad mēs tātad šeit varam iestāties pārdošanās. Mūsu mērķis tātad ir 65 punkti. Runājot par risku, mums tātad šeit ir jāizvelk FIBA.
Jā, kā redzam, viņi sakrīt tieši ar 50. līmeni, un stopu mēs tātad varam paslēpt tātad aiz 61. līmeni, tas būs diezgan mazs stops, jā, tātad 30-35 punktu apmēr, labāk 35 punktus izvietot, jā, un mērķis savukārt ir savi 65 punkti. Ja dolārs pret Kanādu krītās uz leju, tad pie šī te atbalsta mēs jau varam iestāties pirkumos, un šiem te pirkumiem mērķis tātad ir līdz pat līmenim 97,77. Jā, tad līdz pateikšu arī precīzi. Tāda iestāšanās darījumā ir par cenu aptuveni 96,95. Jā, tad mērķis mums tātad ir 80 punkti, un risks šim te darījumam arī diezgan maz, tātad aptuveni tātad 45 punkti. Jā, tad tas ir uz tātad dolārs pret Kanādas dolāru, kas tātad ir gaidāms. Nu, lūk, un būtībā kanādietim tas arī tad viss. Pārdošanas no 97,77, risks tātad 35 punkti, mērķis ir tātad 65 punkti, un pirkumi no 96,95, mērķis mums ir tātad 80 punkti, un risks tātad ir 45 punkti. Nu, lūk tā, tas ir kanādietis. Austrālijas dolārs tātad vēl joprojām saglabājas pārdošanas no kanāla pretestības. Jā, tad arī viss atkarīgs no tā, kurā brīdī Austrāls tad pieies pie pārdošanām. Uz doto mirkli tas ir aptuveni cenā 0,6, tātad 45. Mērķis tātad ir kanāla atbalsts, kā jau minēt, tas tātad ir aptuveni 200 punktu apmērā. Atkarīgs no tā, cik strauji cena kritīsies. Un stops tātad ir jāizvieto virs šīm te virsotnēm. Jā, tad tie būs aptuveni 80 punkti, 85 punktu stops, bet mērķis savukārt arī ir aptuveni 180 punkti. Nu, lūk, uz Austrāļu tas arī tātad ir viss, bet ja cena tagad uzreiz dodās uz leju, tad no šī te kanāla atbalsta pirkumu tātad nav. Jā, to mēs tātad neaizmirstam, jo ir tātad neaiziets attālums. Jaunzēlandes dolārs. Tātad mēs šeit arī varam iestāties uz pārdošanu no šādas te līnijas. Jā, tad viņu var zīmēt, protams, vairākos variantos, jā, kā kuram vairāk patīk. Pieņemsim, šī līnija tikpat labi arī izskatās, ja viņi kaut vai pat šiem 2 punktiem novelk, bet tad, kā redzam, šeit jau atgriešanās mums tātad ir pie viņas bijusi. Tāpēc uzreiz gribu minēt, šīs te pārdošanas būs mazliet agresīvas, jā, par cik šai te līnijai ir, teiksim tā, vairāki varianti, kā viņas zīmē, kā viņi var zīmēt. Nu, ja viņi zīmē šādi te, tad pārdošanas mums arī tad projām saglabājas. Jā, par cik šeit tātad ir neaiziets attālums, jā, 15 punktu apmērā, kas ir pietiekoši, lai uzskatīt, ka cena nav aizgājis līdz savām pārdošanām un devusies uz leju. Ir nostrādājis tieši no līmeņa. Un, ja mēs iestājamies tāda pārdošanās no šīs līnijas, tad mūsu mērķis nav diži liels. Mums tātad ir jāpasako līdzi, vai tiks caursists līmenis, kas ir tāda pa cenu 81, tātad 18. Ja viņš tātad būs caursists, tad pārdodot no šīs te pretestības mūsu mērķis ir pirms šī līmeņa. Ja tātad cena aiziet līdz mūsu pārdošanām un necaursits šo te līmeni, tad mūsu mērķis tātad ir līdz pat šim te atbalstam, kas tātad ir diezgan liels mērķis, tātad aptuveni 140 punkti. Nu, lūk, tas tātad ir uz Jaunzēlandes, tātad atceramies pārdošanas no šīs te pretestības, jā, tad cena pēc tekošā brīža tad 81,65, pa kuru mēs varam iestāties pārdošanās. Ja tātad ir caursists līmenis, tad 81,18, tad pārdošanām no 81, tātad 65, mērķis ir līdz šim te līmenim. Jā, stops mums ir jāizvieto virs tātad šīm te virsotnēm, kas ir aptuveni tātad 60 punkti. Mērķis savukārt būs krietni mazāks. Nu, kā jau minēšu, šis darījums ir teiksim, tā mazliet agresīvs, bet viņai iestāties var. Viņš nav slikts signāls. Jā, bet drošākais variants, ko jūs varat izdarīt, ir sagaidīt tātad šeit caurstienu šim te līmenim un pie atgriešanās nopirkt. Nopirksiet, tad mērķis būs augstākā slēgšanās cena, un risks tiks paslēpts zem iepriekšējiem zemākajiem punktiem.
Nu, lūk, tas tātad ir uz Jaunzēlandes, un būtībā arī viss uz šo dienu, jā, vairāk nekādu signālu arī piedāvāt nevaru. Tad sakojam līdz grafikam, jā, tad neaizmirstam ieiet tātad fxf.lv mājaslapā, sadaļā forums, tur tātad visi šie signāli tiks izvietoti ar cenām, mērķiem un stopiem. Jā. Tad paldies par uzmanību, veiksmīgu jums tirdzniecību, protams, un veiksmīgi jums palīgot. Tātad šodien mums pēdējā diena, rītā prognozes tātad nebūs, tāpat tās arī piekdiena nebūs. Jā, tad mēs tātad atpūšamies un cerams, ka jūs arī tātad atpūtīsieties labi. Tad veiksmīgs jums brīvdienas, veiksmīgi jums šodienas tirdzniecība, visu labu, tad jau līdz pirmdienai.